Cienījamie deputāti, speciālisti klātesošie, pulkstenis ir 14:00 un aicinājums ir sākt šīs dienas domas sēdi. Mazliet par darba kārtību. Tātad darba kārtībā jums tika izsūtīti 32 lēmumu projekti, un mums ir vēl papildus informācija. Tātad informācija sekojuši. Mēs esam pēdējā mirklī saņēmuši no biedrības Mēs kopienai vadītais Dits Dubults iesniegumu par projektu iesniegumu, kurus vēlētos iekļaut papildus darba kārtībā. Un sakarā ar to, kad ir parādījusies papildus informācija, kurai vajadzīgs laiks pārbaudei, kā arī papildus diskusijām, man būtu priekšlikums izņemt 30., 31., 32. lēmumu projektus no darba kārtības. Kas ir, tie ir saistīti, 3 lēmumu projekti saistīti ar lokālu plānojumiem pie elektrostaciju parku izbūves. Vai kolēģi jautājumi? Jā, lūdzu. Kas notiks tiem 3 jautājumiem? Ir vienkārši papildus informācija, tur ir mazliet jāpārbauda šī informācija, ir vajadzīga vēl papildus diskusija par šo. Tāpēc viņi tagad nākošo domas jau sēdi? Viņi ņemsies, protams, viņi tiks izskatīt, protams. Ja kolēģi priekšlikumi nekāda nav, tad lūdzu ar šīm izmaiņām balsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret, atturās, vienam atturoties darba kārtība ir apstiprināta. Paldies, kolēģi. Tālāk, tātad pirmais lēmuma projekts mums ir par Saulces novada domas apbalvojumu piešķiršanu un ziņo man komisijas vietnieks apbalvošanu Ants Spūts. Lūdzu. Sveiciens, labdien, kolēģi, labdien, klātesošie. Notika mums novada apbalvojuma simboliska komisija. Komisija izvērtēja saņemtos pieteikumus, saņēmām 12 pieteikumus un 2 pievienojām klāt. Un jāsaka tā, ka turpinot skaisto tradīciju, arī šogad, 18. novembrī, svinīgā valsts svētku pasākumā godināsim Saulces novada goda raksta laureātus. Cilvēkus un organizācijas, kas savu aizrautību, uzdrīkstēšanos, iniciatīvu paveikuši nozīmīgus darbus mūsu novadu un iedzīvotāju labā. Tā es nolasīšu zemāk Saulces novada apbalvojumu goda raksta saņēmējs un varbūt arī zīmīgi pieminēt, ka viņi saņems arī 500 eiro naudas balvu. Tā būs Daiga Grīnšpona par ilgadīgi nozīmīgu ieguldījumu Saulces novada iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā, pilnveidē un attīstībā veicinot Saulces medicīnas centra darbības virzienu paplašināšanu. Daila Mankus par ilgadēju darbu Saulces novada sporta skolā un nozīmīgu ieguldījumu Saulces vieglatlētikas attīstībā. Biedrību Māmiņu klubs Pogas par pašaizliedzīgu brīvprātīgu un nesaudīgu darbu sociālā sektora aktivitāšu realizēšanā. Osvalds Kaļinka par nesautīgu darbu, sabiedrisko aktivitātu un nozīmīgu devumu Blīdenes pagasta attīstībā. Sijā Griezes Dzintari par nesautīgu darbu un ieguldījumu vietējās kopienas atbalstam. Vilni Vecmani par ieguldījumu vietējās kopienas attīstībā, uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē. Vinete Vovere par ilgadēju godprātīgu pedagoģisko darbību, veidojot iekļaujošu un atbalstošu mācību vidi. Māris Mērupskis par nozīmīgu un ilgtspējīgu ieguldījumu Saulces novada saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī pienesumu novada attīstībā. Un Od Ērika Maro par sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, atbalstot vietējo kopienu. Apbalvojums Saulces novada goda raksts tika pasniegts svinīgā valsts svētku pasākumā 18. novembrī 2002. Saulces mūzikas un mākslas akustiskajā koncerta zālē. Un vēl vēlos pieminēt, ka Saulces novada pašvaldības apbalvojums Saulces novada pašvaldības pateicības raksts tiks piešķirts Maritai Kudiņai par folkloras tradīciju nodošanu jaunajai paaudzei, kā arī Ezers pamatskolas un Saulces novada vārdu popularizēšanu valsts līmenī. Un tāpat apbalvojums būs arī Saulces novada atzinības raksts un Saulces novada pašvaldības pateicības raksts svinīgi. Visu, paldies. Jau aizgāju par tālu. Paldies, pirmkārtām. Paldies, Ants, par ziņojumu. Es vēlētu pateikt lielu paldies pilnīgi visiem, kas ieteica kandidātus uz mūsu apbalvojumiem. Iepriekšējā pieredze turpinās aktīvajiem deputātiem šī sasaukumā apbalvojumu nespīd, tad pēc tam par labiem nopelniem. Un es, tāpēc, kad Vinetai Voverei ir šis goda raksts, jo tas, man liekas, ir ļoti pareizi un pelnīt. Tā kā liels paldies tiešām visiem minētajiem cilvēkiem par veltīto darbu mūsu novadam un ne tikai. Un 18. novembrī tad arī svinīgi mēs šos apbalvojumus arī visu kopā pasniegsim. Vai kolēģi jautājumi vai kādi viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi arī šie te apbalvojumi ir piešķirti. Paldies jums, kolēģi.
Tālāk otrs mums lēmprojekts ir par Saules novada pašvaldības stipendiju medusmaiņas piešķiršanu. Turpinām tradīciju ar šīs stipendijas piešķiršanu, un par šo ziņojumu mums izglītības komisijas vadītāja Madara Bobko. Lūdzu, Madara. Labdien, Madara Bobko. Šī gada augustā medusmaiņas izvērtēšanas komisija saņēma un izvērtēja 15 iesniegtos pieteikumus stipendijai medusmaiņas. Šī gada prioritārie virzieni bija STEM joma, valodas un medicīna. Un atbilstoši šim nolikuma prasībām atbilst 3 pretendenti. Lūdzu apstiprināt stipendiju šādiem pretendentiem. Kitijai Paulauskai, kas ir bioloģijas un matemātikas skolotāja, Kintijai Kalniņai, kas ir angļu valodas skolotāja, un medicīnas studentam Dacei Preisei. Paldies! Paldies, Madara, par ziņojumu. Kolēģi, jautājumu priekšlikums, lūdzu. Paliek iepriekšējie nosacījumi, ka viņiem par 3 gadiem paliek nosacījumi spēkā. Paldies, vai vēl jautājumi, viedokļi? Ja nav, tad, protams, novēlējums šiem studentiem jauniem veiksmīgi pabeigt mācības un atgriezties mūsu novadā, lai stiprinātu mūsu novadu un atdot atpakaļ arī mūsu ieguldījumu. Ja kolēģi vairāk jautājumu nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, vienbalsīgi esam arī apstiprinājuši šo te stipendiju piešķiršanu. Trešais tātad lēmums mums ir par atkritumu apglabāšanu līgumu noslēgšanu ķīvītēs ar Liepājas RAS. Lūdzu, Ina Kripševics, juristu nodaļas virspavēlniece, ziņo. Labdien! Tātad šobrīd Saules novada pašvaldībai ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Liepājas RAS ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apglabāšanu, kā to paredz normatīva aktu nosacījumi. Liepājas RAS šobrīd ir iesniegusi projektu iesniegumu, lai realizētu sabiedrības izglītošanas centra izveidi, atkritumu šķirošanas līnijas un informācijas sistēmas modernizāciju. Līdz ar to tie jāpārskata esošais līgums, jānosaka termiņš atbilstoši šī ministra kabineta noteikumu nosacījumiem, kas nedrīkst būt īsāks par 5 gadiem un nepārsniedz 10 gadus. Vienlaicīgi ir nepieciešams papildināt līgumu ar nosacījumu, ka pašvaldība neretāk kā reiz 3 gados veic pārbaudes par pakalpojumu sniedzējiem piešķirto atlīdzības maksājumu kompensāciju izlietojumu. Kā arī jāpapildina ir šajā līgumā noteiktais sabiedriskais pakalpojums ar nešķiroto sadzīves atkritumu apstrādi. Ņemot vērā šos nosacījumus un to, ka esošais līgums ir noslēgts 2017. gadā, ir piedāvājumā noslēgt jaunu līgumu ar šiem te 3 jaunieviešamiem jautājumiem. Paldies, Kripševics kundze. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, lēmprojekts apstiprināts. Paldies tev. Tālāk mums ir 3 lēmumu projekti par grozījumiem mūsu pārvalžu un pilsētu nolikumos. Par visiem 3 izstāstīs, un ja kolēģi neiebilstat, pa visiem 3 kopā, un tad arī jautājumi par kādu atsevišķu, tad varam balsot arī atsevišķu. Lūdzu. Tātad visos 3 lēmumu projektos ir noteikts, ka visos pārvalžu nolikumos būtu veicams viens papildinājums. Tātad atbilstoši iekšējam auditam, kas tika veikts saistībā ar kapsētām, nepieciešams precizēt, ka pagasta pārvaldes, pagastu un pilsētu pārvaldes atbild par tām kapsētām, kas ir uz pašvaldības īpašumā valdījumā esošās zemes. Paldies. Kolēģi, vai jautājumi? Ivar, tev jautājums? Jā, man jautājums ir par to proporciju, tomēr, cik daudz kapsētas ir uz pašvaldības, pašvaldības kapsētas un cik daudz ir tās, kas nav pašvaldības? Lielākoties novadā kopumā ņemot ir tādas, kas ir uz pašvaldības zemes. Ir atsevišķos pagastos, kur ir baznīcas kapsētas arī. Jā, es uzdotu jautājumu, pat sanāca saruna ar pagastu apvienības vadītāju par to, ka tajos 3 pagastos ir 3 no kapsētām ir pašvaldības un pārējās 8 ir baznīcas. Vienkārši, kas notiekās tajā situācijā, tad, principā, tur, kur šobrīd mēs kā pašvaldība ļaunu zemi vedām atkritumus, tad arī uz priekšu tas netiks darīts. Jā. Nē, arī līdz šim baznīcas teritorijā pašvaldība nevar tā kā ieguldīt. Tas arī nebija tā kā legāls pasākums, ok. Vienkārši tas ir tik neliels precizējums, lai nebūtu pārpratumi, var vai nevar. Tu jau esi pārpratums. Jā, precizējot. Jā, tā vienkārši, ko es dod jautājumus. Jā, viss kārtībā, viss pareizi. Labi, paldies. Vai vēl viedokļi jautājumi?
Ja nav, tad lūgums balsot par visiem 3 pagastu un pārvaldes izmaiņām. Ja? Lūdzu, kurš par? Paldies. Šīs nebūtiskās bez pārpratuma izmaiņas ir apstiprināts. Paldies tavim. Tālāk, 7. mums ir par sestošiem noteikumiem Saldus novada iedzīvotāju padomes nolikums. Un kas mums ziņo? Valdi, tu esi gatavs un grib? Vai Lindmen, nē? Nē, Valdis. Šito nē. Šito Valdis. Labdien, cienījamie kolēģi! Iedzīvotāju padomes saistošo noteikumu projekts tātad tika izstrādāts mums visiem kopīgi, atsaucot nedaudz atmiņā vēl šī gada pāris mēnešu atpakaļ esošos notikumus, tad Saldus pašvaldība kopā ar jums, ar jauno deputātu sasaukumu, bija saņēmusi vairākus priekšlikumus, gan no sabiedriskām organizācijām, gan no iedzīvotājiem, gan deputātiem priekšlikumus pilnveidot iedzīvotāju padomes noteikumus. Kā paredz pašvaldības likums, tad iedzīvotāju padomes nolikums tiek stiprināts kā saistošie noteikumi. Līdz ar to ar domas priekšsēdētāja vietnieci Kristīnas Buslovskas virsvadībām tika izstrādāti pilnīgi jauni nosacījumi, jeb jaunā versijā izdot saistošie noteikumi, kuri tātad 2 nedēļu laikā pirms tika skatīti pagājušā nedēļas attīstības komitejas sēdē, tika izsludināti Saldus mājaslapā iedzīvotāju priekšlikumu izteikšanai. No iedzīvotājiem 2 nedēļu laikā vai sabiedriskām organizācijām priekšlikumi netika saņemti, bet tika saņemti priekšlikumi precizējošiem jautājumiem saistībā no deputātiem. Un, kā paredz pašvaldību likums, ja es drīkstētu lūdzu sekretāri, paši ir lūdzu Solveiga paskaidrojumu raksts pēdējais 8. punkts. Likums pasaka, tātad mums bija jāiekļauj šie noteikumi paskaidrojošā rakstā, kas tika izvērtēti un ņemti vai neņemti vērā pēdējā redakcijā, kas jums tiek likt šodien uz balsojumu. Līdz ar to, pilnveidojot iedzīvotāju padomes nolikumu, kā jau minēju, pagājušās nedēļas šī mēneša attīstības komiteja atbalstīja minētos grozījumus, lūdzu atbalstīt arī jūs, bet vēl pieminēšu pašvaldības likumu, tātad pieņemot šos saistošos noteikumus, viņi ir jāpublicē Latvijas vēstnesī. Viņi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas un vienlaicīgi minētie jaunie noteikumi jānosūta mūsu darbības pāraugošai ministrijai, viedās administrācijas un reģionālai ministrijai. Paldies! Paldies, Valdi, par ziņojumu. Kolēģi, vai jautājumi par šo nolikumu? Lūdzu, Egard. Mēs mainām tur nolikums, šitais ir viens nolikumu, mēs mainām, man pašam tie nolikumi neliekās tik būtiski visi, bet man interesē, teiksim, šī padome, iedzīvotāju padome, cik viņi ir aktīva un cik viņi reāli ietekmē pašvaldības darbu. Kāds var nokomentēt? Es varu nokomentēt. Skaidrs, ka šis ir 2. sasaukums, kur mēs pie šīs lietas strādājam. Šie nolikumi, es negribētu teikt, ka pie jauna izstrādi, viņi ir uzlaboti. Un iepriekšējā sasaukumā šīs iedzīvotāju padomes sāk strādāt ne visās pagastos, jo tā atsaucība bija dažāda, aktivitāte ir dažāda, kā jau cilvēki un vietas. Tā kā līdz ar to es domāju, ka tas tikai uzņem tempu un aktivitāti, un es ceru, ka mums uz priekšu būs visās un būs aktīvi cilvēki, jo tie ir tie priekšcilvēki izvirzīti, kuriem ir dots mandāts nosacīt pārstāvēt kopienu, būt ciešā saiknē ar pagastu vadītāju un arī citos jautājumos arī pat var domas vadību un izpildvaras vadību. Situācijas ir dažādas. Un mēs esam ļoti daudz runājuši un domājuši par šo cilvēku motivāciju, tur kaut kādas iestrādes ir, laiks rādīs, bet viennozīmīgi pateikt nevajag. Katrā ziņā iepriekš bija tā, kad strādāja, daži cilvēki tomēr pārtrauca darbības. Tas situācijas ir dažādas. Tā kā, tas ir tāds, es gribētu teikt, arī mazliet tradīcija jautājums, kad tas ir, tam ir jāieietās. Bet katrā ziņā es ļoti ceru, ka būs visur un būs ļoti aktīvi cilvēki, jo tad ir tieši šī te lokālajā vietā kopiena un aktīvākie cilvēki, ar ko runā. Tas ir ļoti labi. Krišānim bija... Jā, replika par šo. Krišāns Alters. Es arī biju šajā darba grupā un diezgan aktīvi strādājām, lai tieši uzlabotu šo te sadarbību un arī aktīvi, lai iestrādātu
punktus, un, kas uzlabotu šo te aktivitāti un iesaisti. Un, protams, likuma ietvaros, ko mums nosaka mūsu augšējais likums, pašvaldību likuma 58. pants, iestrādājām arī ņemot vērā citu novadu labāko pieredzi, saliekot kopā. Tā kā ir pamatots cerības, ka šis te palīdzēs uzlabot šo te aktivitāti un vispārējo darbu un arī nodibināt vairāk šīs te padomas, kuras līdz šim nebija. Jā, jo pēdējā replika no manas puses par to, ka ir skaidrs, ka tais pirmsākumos cilvēki ļoti varbūt daži aktīvi arī pieteicās, bet situācijā pastrādājot, saprotot, ka tomēr viņu rokās netiek iedots budžets, par kuru lemt, tā aktivitāte lēnām noplok. Tā ir konsultatīvā padoma, tas ir padomu sniegšanas veids, formāts, kur nākt ar problēmām, iespējamiem risinājumiem, ar vēlmi pārliecināt pirmām kārtām jau lokālo vadītāju, un tad tālāk varbūt arī lielāks jautājums augstākā līmenī runā. Vai kolēģi vēl jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, tad lūgums balsot par uzlaboto komisijas nolikumu. Kurš par? Paldies, kolēģi. Vienbalsīgi arī atbalstīs. Paldies. Paldies, Valdi. Tālāk, 8. lēmumprojekts mums ir par komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem nolikumu. Ziņo mums Linda Medne, kas aktīvi darbojās šī jomā. Lūdzu, Linda. Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Jā, es esmu komisijas sekretāra, un tā kā Kristīna šodien nav klātesoša, tad es esmu deleģēta šo noziņot. Komisija ir pārskatījusi savu nolikumu, un lielākā daļa grozījumu ir redakcionāli, kas nozīmē, ka ir mainīta lielais sākuma burta liekvārdība noņemta, bet mainīts ir 25.2 punkts, kur ir tiešām nosaukta aktuālie noteikumi, projektu fondi, kurus administrē komisija. Vairāk nekādu lielu grozījumu nav. Paldies, kolēģi, vai jautājumi par šo nolikumu vai komisiju? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies. Vienbalsīgi apstiprināts. Paldies, kolēģi. 9. mums ir par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrību projektu ieviešanai, kur realizācija piesaistīts publiskais finansējums. Jā, arī šis ir viens no tiem fondiem, ko administrē komisija darbam sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem. Biedrība Pīlādžoga ir saņēmusi projektam apstiprinājumu līderu programmā, un pašvaldība paredz, ka ir iespējams pieteikties līdzfinansējumam, un biedrība uzstādīs vairākus trenažierus, kurus darbinot varēs uzlādēt mobilās ierīces. Tie tiks izvietoti pie Saldus pamatskolas, un es sapratu, ka Kristīna jums ir izsūtījusi papildu informāciju, kas tika prasīta. Pamatskolas teritorija ir atvērta līdz Saldus vidusskolas mānos, pie Saldus vidusskolas, un teritorija atvērta līdz 22. visiem pieejama, un tas līdzfinansējums, kas ir no pašvaldības prasīts, ir nepilns 1989 eiro. Paldies. Es saprotu, ka viņi tad ir iespēja uzlādēt mobilās ierīces, bet pilsētas apgaismojumam nav pieslēgti. Vēl nē. Es arī gribēju iebilst. Tas telefons tāds... Šo mēs varam mudināt un likt kā prioritāro projektu tēmu nākamajā gadā, kad apstiprināsim, tā kā noteikti ir vērts šo. Paldies, ka uzklausījāt. Paldies, kolēģi, vai jautājumi vai priekšlikumi. Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, lai visiem veicās uzlādēt vismaz savus mobīlos, ja nenodrošināt pilsētu ar apgaismojumu. Tālāk mums ir 10. lēmumprojekts, kas ir par saistošiem noteikumiem numur 22 par dzīvnieku turēšanas saistošiem noteikumiem. Jā, lūdzu, Valdi. Jā, sveicināt vēlreiz. Minētājs lēmuma projekts izklāstošajā daļā jums smuki ir paskaidrojis tā tapšanas nepieciešamību. Tātad šī gada septembrī Saldus pašvaldība saņēma no mūsu darbības uzraugošās ministrijas vienkārši norādījumu, kad pašvaldībai 2024. gadā ir izdoti saistošo noteikumu par mājdzīvnieku labturību un turēšanu, un mūsu uzraugošā ministrija norāda, ka laika gaitā ir tapuši grozījumi valsts normatīvo aktu izdošanas kārtībā. Līdz ar to mūsu pagājušā gada pieņemto saistošos noteikumos ir jāsvītro no tiesiskā pamatojuma sadaļas ministru kabineta noteikumu attiecīgie punkti, kas tika pārnesti tagad likumā par dzīvnieku aizsardzību.
Minētais grozījums tātad ir izstrādāts jūsu lemšanai, un līdzīgi kā iepriekš es jau minēju, arī šajā gadījumā, ja jūs atbalstīsiet grozījumus saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma izdošanā, tad viņi stāsies spēkā pēc publikācijas Latvijas vēstnesī, un par to, ka mēs esam izpildījuši mūsu draugošās ministrijas norādījumus, viņi tiks nosūtīti zināšanai arī ministrijai. Paldies! Paldies, Valdi, kolēģi, vai jautājumi ir? Lūdzu, Valdi, es pareizi saprotu, ir ministrijas lēmumi ir stiprāki par ministru kabinetu lēmumiem. Nepareizi. Saimas izdotais likums ir stiprāks par ministra kabineta noteikumiem. Taisnība? Izpildvaru un lēmēvaru. Taisnība. Mazliet vārdu formulējums, bet jā, doma ir pilnīgi pareiza. Paldies. Vai mēs to apstrīdam? Aigar, ko mēs darām? Man nepatīk. Tīri hierarhija, gribētu savā galvā saprast, kā tur notiek. Tur ir sarežģīti. Jā, hierarhija, Saima vispirms, ministra kabinets pēc tam un pašvaldība trešā. Taisnība? Nu, tas kā kurā situācijā? Samienāsimies ar bronzu. Labi, kolēģi. Vai vēl jautājumi vai priekšlikumi ir? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies, kolēģi. Paldies. Sapratni un atbalsts. Paldies jums. Tālāk mums 11. lēmuma projekts ir par Saules noda attīstības programmas un investīciju plānu aktualizēšanu ziņojumu Inta Braška, kas ir attīstības nodaļas vadītāja. Lūdzu. Jā. Tātad, labdien. Lēmuma projekts jau ir skatīts Finanšu komitejā. Tātad ir nepieciešams veikt izmaiņas jau spēkā esošajā investīciju plānā. Tātad ir precizēti nosaukumi, faktiskās summas, ir pievienotas jaunas projekta idejas. Pielikumā jums ir pievienots detalizēts skaidrojums par to, kas tiek izmainīts investīciju plānā. Tātad lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu. Paldies. Tad vienkārši visas aktualitātes un izmaiņas ir iekļauts tagad jaunajā versijā. Vai kolēģi jautājumi par kādu no šīm lietām? Vai? Lūdzu. Bija kaut kāds būtisks izmaiņas arī? Nu, jums ir investīciju plānā. Pēc tam projekti tie tiek ievietoti iekšā. Nu, ne, cik es saprotu, bija kaut kāds plāns, un tad viņi aktualizē. Tikai šīs ir plāna lietas. Investīciju plāns ir jāaktualizē regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā. Nu, pie tam, ja mēs arī kaut ko pamainām, vai kaut kādas jaunas iesaistamies, viņš vienkārši ieliešam iekšā. Ko mēs darām? Nu, tad mēs viņus iekļaujam investīciju plānā. Iesniedzot projektus, mums jāatcaucās uz investīcijas plānu. Un tad turpāk, ko Intu vēl ziņos, tad attiecīgi viņi ir mēs viņus iekļājam, un tad tālāk. Tas viņa ziņos. Es ceru, ka jā. Ok, labi. Labi, kolēģi, vai vēl jautājumiem viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies. Esam arī apstiprinājuši jauno versiju mūsu investīciju plānam. Tālāk 12. mums ir par projektu sadzīves kanalizācijas notekūdeņu sistēmas pārbūve. Sajiet nams Sātiņos, ja? Lūdzu. Jā. Arī šis lēmuma projekts ir skatīts Finanšu komitejā. Tātad saistībā ar to, ka biedrība, Saules rajona attīstības biedrība ir izsludinājusi pieteikšanos līderu programmas konkursā, pašvaldība vēlas iesniegt projektu pieteikumu sadzīves kanalizācijas notekūdeņu sistēmas pārbūve Sātiņu Sajiet namā. Tātad un atrisināt šo te problēmu. Tātad lūdzu atbalstīt. Jā, paldies. Jā, nu tad tas mums ir stāsts par to, ka tika mājai tukšai atrasts pielietojums un tā ideja ir iedzīvojusies ar jauniem uzņēmējiem un telpu piepildījumu, bet skaidrs, ka tas ēkas stāvoklis prasa investīcijas. Un ja šādā veidā izdosies piesaistīt un to māju vēl sakārtot no infrastruktūras un inženieru tīklu viedokļu, tas būtu tiešām izcili. Tā kā ļoti laba ideja, ļoti laba lieta. Liels paldies kolēģiem, kas šo visu lietu ir virzījuši un par to ir cēlušies un krituši. Un atkal piecēlušies. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies. Pret atturās? Nav. Paldies, kolēģi. Tālāk 13. par Jaunautas pils drošu pieejamības uzlabošanu. Jā. Tātad arī biedrība mēs Jaunaucei ir plānojusi iesniegt projektu pieteikumu līderu konkursā un nodrošināt Jaunautas pils rietumu kāpņu atjaunošanu. Tātad pielikumā jums ir tāma un fotogrāfijas, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, kolēģi, vai jautājumi, viedokļi. Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par?
Paldies, lai veicās un iegūst arī šis projekts atbalstu. Tālāk, 14. par kopprojektu Mīlestības saliņa Druvā. Jā, arī esam saņēmuši biedrība Durvis uz radīšanu. Iecerī iesniegt līderu projektu konkursā pieteikumu ar plānu atjaunot gājēju laiku Saliņas Druvas centra dīķī. Tātad Mīlestības saliņa Druvā. Paldies, kolēģi, vai jautājumi par šo projektu? Jā, kāda bija tāda? Tātad kopējās izmaksas 18,000, Eiropas finansējums 16,200, Saules novads pašvaldības līdzfinansējums 1,800. Paldies. Aigi, lūdzu. Māri, cik mēs apstiprinātu tos projektus, ja viņi nebūtu Eiropas finansējumi no šiem visiem projektiem? Par pilnu summu? Jā. Tas tāds retorisks jautājums ir, bet nē, tas jau, protams, izejot no mūsu budžeta iespējām. Ja mums būtu iespējas atbalstīt visus, mēs noteikti mums atbalstītu. Katrā ziņā nav jau neviens projekts ar sliktu ideju vai sliktu lietu. Ir skaidrs, ka tas ir tikai vienīgi atkarīgs no finansējuma pieejamības. Un ja Eiropa šādām lietām, man patīk šeit, kad mums ir atvērtas durvis priekš visām biedrībām ar idejām. Un to, ko mēs šobrīd skatāmies, tas nāk no tiem mūsu cilvēkiem. Un te arī visticamāk tomēr ir tēma, par kuru tiek dots tas līdzfinansējums. Es domāju, ka tāds vēl neviens nav noraidīts, kur ir 80–90% Eiropas līdzfinansējums. Būtu dīvaini, ja kāds to neatbalstītu. Jā, bet kaut kādā mirklī tas ir stāsts par to, ka es tāpat līdz šai dienai dzīvoju un domāju, vēl joprojām it kā tāpat arī domāju, bet tas kopējais līdzfinansējuma apjoms tomēr ir īstenībā kopā saskaitot diezgan ievērojams. Un tanī mirklī, kad jāsāk spiest situāciju par finansēm un jāsāk izvērtēt, ko par to līdzfinansējumu, it sevišķi mīksto projektu summu var izdarīt varbūt citām prioritākām lietām, tas vēl varētu būt arī nākotnē diskusija. Šobrīd, protams, mēs joprojām ar to tiekam galā, mēs aicinam, daram un dodam līdzfinansējumus, viss kārtībā. Bet tā situācija kopumā jau spožāk arī ne valstī, ne pašvaldību budžetos viņa nebūs nākotnē. Tas arī jāapzinās, diemžēl. Tā kā kaut kā tā. Vai vēl jautājumi vai viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, Mīlestības saliņai būt Druvā. 15. par kopprojektu Āra brīnumstunda. Tas saistīts ar to Druvas Mīlestības saliņu. Ļoti līdzīgs projekts, tātad jauno programmētāju atbalsta biedrība arī vēlas pieteikumu iesniegt projektā, kas saucās Āra brīnumstunda. Tātad Druvas bērndārzs teritorijā realizēt savus ieceres un izveidot sportošanas dažādas zonas, ūdens aktivitātes, ār virtuves ierīkošanu, galdu iegādi ārnodarbībām. Tātad mērķi ir lieli, tātad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, jums paziņojumu, kolēģi, vai jautājumi? Jā, lūdzu, Madara. Visiem tā teritorija vaļā līdz 10. Man liekas, ka zaudējumiem ir jābūt pieejamai. Kāds jautājums par savu bērni arī var iet, varbūt tas? To noteikti. Tas ir ļoti labs jautājums. Kāds tālāk notiek, jo trenižeri ir jābūt pieejami visiem, skolotājiem droši. Bet es vienīgais, ko gribētu varbūt ierosināt to, lai katra bērndārza aktīvā biedrība vai vadība raksta šos projektus, kamēr tāda iespēja ir, tādu finansējumu, kur šis būs liela ieguvējumu atvērt. Ņemot vērā šobrīd, manuprāt, tieši Druvas dārziņā ir diezgan bēdīga situācija vecāšana, kas sazināmies. Jā, un tāpēc es saku, ļoti labi, ka viņi raksta un realizē šāds projekts ļoti būtisks. Tas būtu labi, protams, visiem būtu pieejams, bet jā, arī tomēr tas ir, mēs vismaz zinām, ka tiešām 100% iedzīgs pielietojums gala produktam ir. Tas gan ir nepārprotams. Tas blakus efekts tam, ka pieejams visiem uzreiz atbildība arī dalās visiem. Un tad arī, kas notiek tāpat ar to pašu vidusskolas stadionu vasarās, lietojam, izmantojam, tā sociāla atbildība pazūd. Viens atstāja pudeles, viens atstāja vēl kaut ko. Tā ir tā monētas otra puse, diemžēl, publiski pieejamiem lietām. Jā, labi, paldies, Hans, par viedokli. Kolēģi, vai jautājumi viedokļi? Ja nav, tad lūgums atbalstīt. Kurš par? Paldies, lai veicās atbalstu gūšanu šajā līderu projektā. Paldies tev, Inta, par ziņojumiem.
Tālāk 16. lēmuma projekts ir, mēs arī turpinām vienu no ļoti labām tradīcijām mūsu uzsāktajām lietām par mantas dāvinājumu Ukrainas sabiedrības vispārējiem atbalstam. Ziņojums Aras Blūms, ja? Esam saņēmuši biedrības Mūsu Līgzda un Ezers Mazpulka atbalsta biedrības ASV valdes priekšsēdētājs Rainis Ņišts iesniegumu atbalstīt Ukrainu ar pašvaldības transportu, kurš vairs mums nav vajadzīgs. Un šajās dienās mums ir atbrīvojušies 3 skolēnu autobusi, jo pašvaldība šodien saņēma 3 jaunus. Šo autobusu nolietojums ir liels, 400 000, un uzturēt viņus nav liederīgi. Tā kā lūdzu šos ziedot Ukrainai. Paldies ar paziņojumu, kolēģi, vai jautājumi, vai viedokļi? Ja nav, tad lūgums nobalsot. Kurš par? Paldies, tad atbalsts arī šādā veidā Ukrainai mēs turpinam nodrošināt. Tālāk 17. ir par sabiedrības ar ierobežotu atbildību medicīnas centrs vidējā termiņā līdz 27. un ziņo mums kapitāla sabiedrības vadītāja Nelija Klemberga. Labdien! Tātad īs atskats varbūt vēsturē 2022. gadā mēs izstrādājām mūsu centrā vidēja termiņa darbības stratēģiju 23. un 27. gadam. Un šai stratēģijas nobeigumā jūs lasījuši ir tāds teikums, ka 2 reizes gadā šo stratēģiju mēs pārskatām. Un atkal pienākusi ir tā reize, kad mēs šo stratēģiju pārskatījām kopsapulcē, kurā piedalās kapitāla daļa pārstāvs un izpilddirektora vietas izpildītājs šoreiz pienākuma izpildītājs bija Aras Blūms un Santa Kalniņa kopā ar mūsu galveno grāmatvedī Ināru Mucenieci, izpilddirektoru Aleksandru Gluško un mani. Tādā sastāvā mēs izanalizējām un jums bija uz komitejas sēdi sniegts jau šīs te grozījumi, bet precizējumi gan ar termiņiem un varbūt precizēt arī tie darba virzienu punkti, kuri šajā brīdī ir jāpagarina, varbūt termiņi ir ilgstošāki. Un es atceros, ka komitejas sēdē bija jautājums pielikt klāt ciparus, tātad, kas izpildīts šādos dokumentos, neliek klāt tos izpildus uz šo brīdu ciparus, liek kopējo finansējumu, kas varētu būt paredzēts šai aktivitātei, un viņš šeit ir norādīts. Tāpat komitejas sēdē es dzirdēju jautājumu par to, kāda ir mūsu sadarbība ar sporta organizācijām. Jūs esat bijuši mūsu centrā un zināt, ka mums sporta zāle, visa, kas kādreiz piederēja tikai tieši medicīnas centram, ir atdota BMX, es pareizi nenosaukšu to sporta veidu, varbūt niansēs, kur jaunieši nāk un mēs viņiem iznomājam telpas. Tas ir lielākais varbūt šis sporta ieguldījums sportā, kā organizācijā, arī organizācijā un nevalstiskā organizācijā, kur pie mums trenējās. Tad pie mums notiek vingrošanas, notiek jogas nodarbības, tā konkrēti uzskaitot. Mūsu darbinieki ir arī tiesneši motosporta sekcijās un sacensībās, un tās galvenās lietas, lai precizētu konkrētāk uz Agra Bobkova tātad ierosinājumu, tātad lūdzu tuvāk paskaidrot. Ja šodien ir jautājumi, lūdzu jautājiet. Un vai ir lūdzu apstiprināt šo te stratēģiju, kas ir 2 reizes gadā jādara? Ivaram? Paldies, Nelī. Kolēģi jautājumi, viedokļi, lūdzu. Ivars, skatos jautājums, par, skatos, tur, kur lielākās summas ir R17.6 attīstīt rehabilitācijas un spā pakalpojums, un tur ir paredzēts, ka uz šī gada beigām tiek izbūvēta fizioterapijas zāle. Tā ir tuvu finišam? Viņa ir nobeigta. Viņa ir izbūta, un cifars ir krietni mazāks, ir 178 000. Bet stratēģijā viņa bija paredzēta, viņa izbūvēta, jau notiek vingrošanas nodarbības, mīļi aicināt. Tāpat no šīs pašas sistēmas, ja mēs, no šī paša punkta mēs skatāmies, mums arī ir šis jaunais trenažieris, par ko mēs mājaslapā esam jūs informējuši, kas ir ļoti profesionāls un fizioterapeiti var ļoti veiksmīgi attīstīt rehabilitācijas pasākums, pat kā arī pāris nedēļas pie mums ievests, Un tad vēl jautājums, viņš pat precizējot, kas ar tiem spā pakalpojumiem bija domāts? Tad mums ir izstrādāts ūdens, mums ir arī tātad dažādi ūdens medicīniskie pakalpojumi, teiks, zemūdens masāža, vannas, elektrolītu vanna, sāls istaba, šarko duša, un mums bija plāns paplašināt to ar nelielu vingrošanas baseiniņu, ko mums pat izprojektēja. Bet ņemot vērā, ka mūsu ēka ir celta uz vecās
pils pamatiem, mēs nevaram atļauties to dziļumu, lai iebūvētu šādu te vingrošanas basēniņu, ko mēs ļoti cerējam, ko mēs nosaukt papildus kā spā pakalpojumu. Tas ir piemērs konkrēti šai, bet stratēģijā viņš ierakstīts bija un tā arī palika, jā, jo kas to zina, laika mainās. Paldies, jau par jautājumu. Paldies, kolēģi, vai vēl jautājumu viedokļi? Ja nav, tad paldies. Kolēģi, lūdzu, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, Nelī, tev gan par stratēģiju, gan par darbu. Paldies tev. Jā. Tālāk, 18. lēmumprojekts mums ir par nekustamā īpašuma Cieceres ielas 6 daļas iznomāšanu. Ziņo mums vietnieks Raivis Zirvs. Laivi, lūdzu. Jā, labdien visiem. Tad deputāti jau lēma par projektu, ka viņi atbalstīs. Tad ir arī vajadzīgs zemes, ko to novietot. Tad attiecīgi šis jāpieņem lēmums mums, kad šeit enerģija atradīsies šajā konkrētajā vietā. Lūdzu atbalstīt, jo ir atbalstīts Finanšu komitejā. Paldies. Kolēģi, jautājumu? Ja nav, tad lūgumu balso, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Tātad vienbalsīgi atbalstīts. 19. par ceļu servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemē Jauči. Jā, tad ir sagatavot lēmumu projekts par attiecīgi par servitūtas nodibināšanu, attiecīgi privāta persona piekļūt savam īpašumam. Tad iezīmē trasi, labākais variants, vērtākais, gan arī mums izdevīgākais. Un attiecīgi, jā, likums nosaka, piekļuvi jānodrošina. Ir atbalstīts Finanšu komitejā, lūdzu atbalstīt arī domas sēdē. Paldies. Paldies, kolēģi, vai jautājumi viedokļi? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, pret atturās nav, tad vienbalsīgi arī apstiprināts ceļu servitūts. Kolēģi, ja nav iebildumi, tad es vēlētos ziņot un aicināt arī balsot blokā no 20. līdz 22. lēmumu projektam, kur mums ir sagatavot lēmumu projektu par cirsumu atsevināšanu. Jā, tad 3 lēmumu projektu, 3 cirsmām. Kolēģi, vai jautājumi par kādu no šiem īpašumiem vai cirsmām? Ja nav, tad lūgums balsot par visiem 3, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tad 20. līdz 22. lēmumu projekts ir apstiprināti. 23. līdz 25. 3 lēmumu projekti mums ir sagatavoti par īpašumu atsevināšanu, publiskajās izsolēs un tirgus vērtības noteikšanu. Vai kolēģi jautājumi par kādu no īpašumiem? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Es atvainojos, jā, Aika, lūdzu. 25. bija, jā? Jā, līdz 25. jā. 25. tur ir ielikts vienā tajā lēmuma projektā, ir 17 mums ir īpašumi. Raivis pareizi saprot, tad katram no tiem 17 ir kaut kāds pieprasījums viņu pārdot no kādas personas vai? Nē, tie ir īpašumi, kuriem mums ir viņi brīvi, viņi ir sakārtot dokumentāciju līdz galam. Tad attiecīgi mēs viņus vietojam iekšā un mēģinām viņus tirgot. Attiecīgi, kas tev pieņemsim 23. lēmuma projekts un 24. lēmums, tur vēl sakārtosim papīrus, kur ir pieprasījums. Attiecīgi, cilvēks grib iegūt viņu. Mēs kārtosim zemes grāmatu, lai vispār viņi varētu atsvināt. Šiem tai blokā, kas ir lielajā, viņiem visi dokumentācija ir kārtībā. Tur atsevišķi ir arī pamanīti dzīvokļi, kuri bija ar funkciju sociālajā. Tātad mājokļu komisija ir atteikusies, ka vairs nav nepieciešama šī funkcija veikšanai. Tātad attiecīgi mēs viņus atsvinam. Tātad viņiem nav pieprasījumi šitām? Šiem nav, bet viņiem ir dokumentācija sagatavot un mums neliec to ievietot attiecīgi publiski pieejamā, tā kā izsolē. Paldies. Vēl jautājumi vai viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies. 23. līdz 25. ir apstiprināti. Paldies, kolēģi. Tālāk 26. tad īpašums Kastaņas 6 novadnieku pagastā atsevināšana pirmpirkuma tiesīgajai personai. Vai kolēģi jautājumi par personu vai par īpašumu? Ne par vienu, ne par otru, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, lēmuma projekts apstiprināts. Un tātad 27. 28. šeit ir sagatavot lēmumu projektu par atsevināšanas procesu izbeigšanu mūsu dzīvokļiem Kuldīgas ielā 25,6 saldu un Kalncētas 23,1. Raivi, varbūt par iemesliem tad pasaka. Jā, saņēmuši esam novērtējumu cilvēkiem, un fiziski nevar izpēt, jo tas cena pārsniedz viņu iespējas, attiecīgi turpinam viņus nomāt konkrētām personām. Tātad privatizācija atsevināšana kā tāda vairāk, protams, ne par certifikātiem, ne par kaut kādu nominālo vērtību vairāk nenotiek. Ja cilvēks vēlās izmantot savu pirkuma tiesības, viņam tas ir izdarāms pēc vērtētāja noteiktās cenas. Un ir ļoti daudz gadījumu, kad cilvēki vēlās uzsākt šo procesu, bet saņemot šo vērtētāju novērtējumu, diemžēl atsakās no tālākām darbībām, jo tas īsti nav viņu atbilstoši iespējām.
Jā, droši. Par to Kalncētas ielā var izskaidrot, kas tur tā situācija, jo tur ir nevis, ka viņš nevar nopirkt, bet ka viņi ir nepieciešami ir pašvaldības funkcija veikšanai. Konkrēti vienīgi, ko tu minēji, tad attiecīgi mājokļa jautājumu komisija uzliek viņam apakaļ funkciju kā sociālais dzīvoklis. Es tev piekrītu, komisija varētu strādāt atbildīgāk un nevirzīt viņu no sākuma atsevināt un pēc tam raut atpakaļ. Bet mums ir jāpieņem lēmums, tad ar domas lēmumu viņam uzliekās šis te. Viņš turpinās īrēt vienkārši. Viņš turpinās īrēt, bet īrēt, bet funkciju ar funkciju. Tad viņš neīrē, tāpēc viņš ir ar sociālo funkciju. Tas ir tas, kas likumā ir. Jo es domāju, papildināšu, lai Egers saprastu sociālam dzīvoklim dome, lai mēs deputāti piešķiram šo statusu un deputāti arī var noņemt viņu. Paldies, kolēģi, vai vēl jautājumi no viedokļiem? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par. Paldies, gan 27. gan 28. mēs esam vienbalsīgi arī apstiprinājuši. Paldies, kolēģi. Tālāk 29. mums ir par budžeta grozījumiem, noteikumiem numur 1, ziņojums finanšu boss. Daira Šlanka, lūdzu, Daira. Tātad grozījumi tika skatīti finanšu komitejā, budžets palielinās par 8832, arī attiecīgi izdevumi. Paskaidrošā daļā tātad ir iekļauti budžeta grozījumos visi šie iesniegumi, lai apmierinātu finanšu nepieciešamību pēc papildus finansējumiem. Tie tiek sekti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 33 806 apmērā. Līdz ar to uz šo brīdi līdzekļu neparedzētiem gadījumiem paliek 89 175 . Paldies, darba ziņojumi. Kolēģi, vai jautājumi par kādu no? Lūdzu, Egari. Daira, mums ir tā viena sadaļiņa, ir Saldus novada pašvaldības saistības. Tie ir tie gadi uzskaitīti no 25. līdz 31. gadam. Un katru gadu tur ir 4 miljoni. Tur mainās tie skaitļi. Tas nozīmē, katru gadu mēs aizņemsimies tos 4 miljonus? Nē, tas ir tā tabuliņa ir patreiz uzņemtās pašvaldības saistības, ar ko mums budžetā ir jārēķinās katru gadu atmaksājot. Atmaksājumā summa? Tā ir atmaksājumā summa. Atmaksājumā daļa, jā. Bet tur šajā tabuliņā ir iekļauta gan pamatsumma, gan procenti kopā. Jā, tagad saprat, jā. Labi. Paldies, Egari, par jautājumu. Kolēģi, vai vēl jautājumi vai viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot par budžeta grozījumiem. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav, tad vienbalsīgi apstiprināt budžeta grozījumu. Paldies, kolēģi. Un tātad tālāk, pamat darba kārtību mēs esam izskatījuši. Un mums ir palīdzis vēl viens papildus iebalsotais lēmuma projekts par koprojektu disku golfa parka izveidi Sesilas parkā pieteikumu, ko mēs esam iebalsojuši papildus darba kārtībā. Ziņojums tas ir tas 3, ko mēs līdzīgi, tikai šeit ir disku golfs. Lūdzu. Jā, tātad biedrības mēs kopienai dibinātāji Dīta Dubult ir uzrakstījusi un pašvaldības saņēmusi iesniegumu ar aicinājumu būt par sadarbības partneriem līdera programmas konkursā disku golfu izveide Sesilas parkā. Tātad kopējās izmaksas paredzētas ir līdz 20 000 eiro, Eiropas finansējums 18 000, Saldus novada pašvaldības finansējums 2000. Tātad iecerētās aktivitātes atbilst gan esošajam, gan jaunajam teritorijas plānojumam. Tātad teritorijā atrodas viens tiškoks, parastais ozols, apkārtnē ar 5,16 metri. Ieceres realizētājiem būs jāievēro aizsargājumās koku teritorijas nosacījumi. 10 metru robežu joslā no koku zaru vainaga. Par to koku nevarēs mēs, bet citiem varēs. Jā. Okay. Labi. Kolēģi, vai jautājumi? Lūdzu, Rai. Jā, man ir jautājums tā kā biedrība mini, ka mēs viņu ejam kā kopu, ja, sadarbības partneri, un sagatavotajā lēmuma projektā tad ir ierakstīts, ka zemes noma. Jā. Viņi vēl maksās nomu mums, kā sadarbības partneri, ja? Nu, tas ir izdevīgi, nezinu.
Man jautājums ir precīzāk, kas tur te 20 000, cik tas inventārs vai kāds notiek? Mēs nav nošūtīts pielikumā ir inventārs. Jā, 9 grozu vienības, tātad informatīvās norādes, 9 ir mešanas platformas, 9, tātad tur ir, pārsvarā tas tie diski, viņi, kur viņas dabūs, katram jābūt, jo tur jau svarīgs tas disks pats ir. Šeit man nav tas diskus saraksts. Tas saviem. To šī nav viegli, lai tiks paņemt to. Ir Es domāju vienkārši par pieejamības nodrošināšanu, viņš ir atklāts, vai ne? Tur ir līdzīga pieredze un Dobelē bija gadījums, ka tie diski maksā konkrētu summu, viņi nav lēti. Un tāds pats gadījums bija arī Rīgā. Viņi bija novietoti sākotnēji braucat, ņemat, metat. Ātri palika bez diskiem, tad bija jau novērošanas kameras, tad bija tie, kas viņus ņem un kaut kādā veidā realizē vai nerealizē. Un tur tas pasākums viņiem diezgan smagi uzkārās. Tieši dēļ tā, jo forši jau, kad ir tie stendi, viņi noteikti ir jāiebetonē. Biedrība jau, visticamāk par to visu informēt un zina un saprot. Bet pēc tam, ja ir, es saprotu, uz 5 gadiem vai kā preizi, līderis vismaz 5 gadus. Pēc tam tur noteikti līgumā iekļaujās tas, ka viņi pēc tam, ja gadījumā kaut kā utilizē, tad viņi tāpat vienkārši neiedurās zemē tie grozi. Tur stāvēt. Un tad par tiem diskiem man arī bija jautājums, kā tas notiek. Konkrētajā specifikācijā nav diskus. Tad ir viņi laukuma adekvāto tikai attiecīgi ir inventārs. Bet ar saviem diskiem. Vai no tenis bumbiņām tā ir? Brauc ar saviem diskiem. Tā ir, kā daži, ka tik mētā un skaida. Labi, kolēģi, es domāju, ka šīs detaļas pie projekta atbalstīšanas gan jau, ka biedrība ar vadītāju atrisinās, un es joprojām uzskatu, ka arī šis projekts, protams, ka būtu ļoti labi, ja viņš arī tiktu realizēts kopā sadarbībā ar mums. Vai, kolēģi, vēl ir jautājumi vai viedokļi? Ja nav, tad lūgums atbalstīt. Kurš par? Paldies. Pret atturās vienu cilvēkam atturoties, tad šis lēmuma projekts ir apstiprināts. Paldies, kolēģi, par darbu šīdienas domas sēdē. Tālāk, protams, mums ir ļoti atbildīgs valstisks mēnesis, kas ir novembris, sākot ar lāpu gājienu, gan ar valsts dzimšanas dienas svinīgajiem pasākumiem. Būsim svinīgi un tiksimies. Paldies jums!